Šī telpa atkal ir Hercoga darba kabinets, atkal te ir kamīns un atkal te ir rakstām galds, taču noskaņa pavisam atšķirīga. Ja tas kabinets bija ar savām gleznotajām sienām, zinām mērā neomolīgs, ļoti reprezentabls, tad šeit ir pavisam tāda patīkama, intīma noskaņa un var arī stēloties, ka šeit varēja pastrādāt. Telpa interesanti ir ar to, ka atkal tāpat kā Rožistabā šeit parādās puķu polihromija, izkrāsotie putni, un atkal visornamentālās daļas ir nevis zeltītas, bet sudrabots. Atkal redzam šo prūšu rokoko iespaidu. Un telpa dara omulīgāk arī tas, ka viņā ir pieticīgāks tapetes. Ja? Visās parādas telpās, parādas salonos ir zīda auduma, tāpēc uz sienām. Šeit tas ir apdrukāts kokvilnas audums. Ļoti raksturīgs arī 18. gadsimtā tādās pieredzīgākās telpās. Arī šeit Hercogs it kā gribēja taupīt, jo visur šajās 10 viņa privātu apartamentu telpās nekur nav parketa. Ir tikai pavisam vienkāršas dēļ grīdas, ko arī tajā laikā sedza ar paklājiem. Ar iekārtojums ir tāds vienkāršāks, un šajā ziņā mēs it kā izgājam no tāda, protams, mākslīgi modelēta priekšstata, kas varētu patikties Hercogam Ernstam Johannam. Jo atšķirībā no viņa dēla Hercoga Pētera, kam patika franču māksla un viss ļoti modernais, vecais Hercogs Ernsts Johans mīlēja samērā tādas konservatīvas lietas un spielējuši, ka šāds te vietējā izpildījumā traktēts Čipendēla stils ar šiem te izzāģētajiem mažorajiem atzeltņu motīviem varētu viņam patikt, vai, teiksim, šis rakstāms kapis no Braunšveigas ar dažādām intersijām un inkrustācijām. Un pa visām lietām, kas Hercogam būtu paticis, tas ir šis klusās dabas ar medību skatiem. Jo gan vecais Hercogs Ernsts Johans, gan arī Hercogs Pēters bija ļoti kaislīgi mednieki. Un Rundālē nevelti arī bija milzīgs svērdārs, kas bija ietverts ar lielu augstu žogu, kurā bija pilns ar zvēriem un varēja ar garantētiem rezultātiem nodoties medībām. Šīs telpas griesti bija pilnīgi saglabājušies. Tur bija viss tāpat kā tagad, izņemot vienu, tas viss bija zem 20 balsinājumu kārtām. Apakšā parādījās gan paliekas no sudrabojuma, gan arī tīri labi saglabājies, bet ļoti sabrūnējis krāsojums slānis. Tik tālu tas bija vienkārši čakla darba jautājums, sarežģītāk, daudz sarežģītāk bija ar šī kamīna atjaunošanu. Jo kamīns bija, acīm redzot, sabojāts jau Franču kara laikā, 812. gadā, un kamīna apakšdaļa rokoko kamīna ietvaru no balta marmora izmet ārā, šī vārda burtiskā veidā, izmet pa logu un uzlika jaunu, tam laikā modernu, klasismu kamīnu. Savukārt augšējā daļa virs kamīna atveras, tur bijis arī savulaik stukā veidos rokoko dekors, kas bija pēc tam, acīmot bojāts, bija nokalts pilnīgi nost. Taču ir grūti kaut ko tā iznīcināt, lai nepalikt pār nekādas pēdas, un tā tas bija arī šajā gadījumā. Jo atradās kādreizajā spoguļu ierāmējuma pēdas augšā, tas bija autora skice ar zīmuli, autora instrumenta pēdas, kas bija iegrieztas kā kontūra tajā veidojuma pamatnē un pat krāsa paliekas. Tādējādi tas deva iespēju rekonstruēt to. Izejot, protams, arī no analoģijām ar citām līdzīgām detaļām pilī, to atradīt atpakaļ, kas gājis bojā bija 812. gadā. Savukārt, tas, ka šeit apakšā ir šis baltā marmora kamīna ietvars, jā, kā jau teicu, burtiski viņš bija izmests pa logu un vairākas fragmentus no tā mēs atradām zemē. Tādējādi mums bija iespējams viņus atlikt savā vietā, papildināt ar trūkstošās detaļas, papildināt ar ģipšu masu attiecīgi, tonējot marmora imitācijā. Un līdz ar to mēs rezultātā atguvām, jā, var teikt, atradījām, atzemdinājām atpakaļ to, kas kādreiz bija gājis zudumā.